mana baltā, mana gadsimtos ziedējusi, draudzene, māte, barotāja un māsa. Tu zarainās rokas pret mums esi pastiepusi, kā dodot bez mitas sava mūža gaišākās krāsas. Mana baltā, tev vasaras 300 un ziemas. Baltās segās, kad sildīties mēnesis ļauj, ik rudeni ābolos, rūktos iemirdzas rūpju rievas, un vasarās lapotne ražam no augumu skauj. Mana baltā ciemgaļu karaliene, es lūdzu, esi stipra, lai smejošās acis pret sauli tev tiecas. Vēl gadu desmitiem, baltos ziedus, kad plūcu apkārt tavam augumam, kas pretī liecas. Tava meita auj kājās zeķes baltas, rotājas. Viņa pratīs par tevi ļaudīm teikas pastāstīt, bet pagaidām esam šeit, lai jautātu, kā tev klājas. Esam nākuši tavas raupjās rokas noglāstīt. Mana baltā, mana gadsimtos ziedējusī, draudzene, māte barotāja un māsa. Kurš teicis, ka mežā belē, kas radījusi tik daudz saules, nav mīlestības krāsu? Mēs atnāksim nākamgad, pacieties, tikai gaidi. Vēl vasara, rudens, ziema un pavasars. Es redzu, tu atkal kā savā jaunībā klusi smaidi un atvadas mājot. Ieziedas baltāk kāds zars. Paldies! Sāksim ar šo skaņu, un es palūkšu Lūcijai pastāstīt, ko Mežābele ir piedzīvojusi, pārdzīvojusi, varbūt vēsturiski laika gaitā pirms vairāk kā 300 gadiem. Laikā, kad Kurzemes hercogiste vēl bija varena, tās nomalē Turlavas zemē iekrita ābeles sēkla. Nelielā sēkla bija izlauzusies virzemē un stiepās pretī saulē jau 100 gadus, kad zeme, kurā tā dzina saknes, mainīja nosaukumu, kļūstot par Kurzemes guberņu. 100-gadīgais koks ietilpa Krievijas impērijā. Drīz vienu daļu guberņas ieņēma viens no Napoleona maršaliem. Šis karš atnāca arī ar baumām par dzimbūšanas atcelšanu. Kaut pastāvēja tādi izņēmumi kā brīvciemi, kur zemniekiem nebija jāpilda klaušas un citi pienākumi pret muižkungu. Pārējā guberņā latvieši baudīja verdzības sājo garšu. Laiks gāja un humānās idejas gāja līdzi. Tās attīstījās līdz uzskatam, ka visi cilvēki ir radīti brīvi. Tomēr guberņā, kurā no sēklas jau bija izveidojusies 100-gadīga ābele, tauta, ka šeit mita teju 4 gadu tūkstošus, mācījās skolās, kurā bija jārunā krieviski. Ierēdniecība runāja krieviski, bet tā nebija valoda, kurā runāja tauta, kura bija devusi nosaukumu šai zemei, Kurzemei. Tāpat kā mazajai sēklai ir instinkts izaugt dižā kokā, arī mazajai baltu tautai bija instinkts tapt dižākai caur savu galveno vērtību – valodu. Aizsākot kustību, kurā latviešu jaunā inteliģence atteicās būt vāciski vai krieviski. Tā pagāja vesels gadsimts. Gadsimts, kurā pasaule piedzīvoja izmaiņas, ko ienesa jaunie izgudrojumi. Telefons, tvaika dzinējs, elektrība un fotogrāfija.
200-gadīgas ābeles mūžam nomaļā mežā paralēli ritēja mazas tautas dzīve, kuras liecības saglabājušās agrīnajā latviešu literatūrā, Kaudzīšu romānā Mērnieku laiki, Pumpuru eposā Lāčplēsis un jaunās Strāvas dzejnieku poētikā. Galu galā tas vainagojās ar visas tautas daļradas apzināšanu, vairāk kā 250 000 tautas dziesmu apkopošanu. Nākamais gadsimts iesākās vētraini ar 5. gada revolūciju, pasaules karu un valsts dibināšanu un brīvības cīņām. Valsts, kurā ābeles mūžs sniedzās uz 3 gadsimtu pusi, strauji mainījās. Te parādījās tādas lietas kā dzelzceļš, Jūgenstils, Latviešu operteātris un Kārlis Ulmanis. Gadsimts vēl nebija ticis pusē, kad vēsture koķeti apmeta loku un Latvijā iesoļoja Krievu armija. Vēl viens pasaules karš, kas noritēja paralēli vietsēžu koka rāmajai augšanai. Un augusi ābele bija tik dikti, ka pat 1986. gadā to nodēvēja par dižāko Baltijas mežābeli. Tāds koks bija pelnījis vārdu. Latviešu zemnieki savus uzvārdus ieguva 19. gadsimtā, bet mežābele pie savējā, ciemgaļu mežābele, tikai ar gadsimtu novēlošanos reizē ar titulu iegūšanu. Neļaujot šim gadsimtam pat paspēt beigties, vēsture atkal apmeta loku, un ābeles zemē atgriezās latviska politika. Mainoties valstiskajām iekārtām, varbūt kāds politiķis bija zaudējis savu dižumu, bet ne ciemgaļu mežābele. Koks savu augšanu turpināja arī mainoties tūkstošgadēm. Jaunais milēnijums iesākās ar skarbām un nesaudzīgām vētrām, kas nežēloja ābeles vainagu. Tomēr 300-gadīgā ābele bija zemē izzinusi tik spēcīgas saknes, ka tās neļāva pārstāt dzīt jaunas lapas. Cilvēka un tautas vēsture izklāstāma simtos lapušu, kādās uzbrukušas, kā aizstāvējušās, kurš zaudējis, kurš uzvarējis, bet ko ir izdarījis viens koks 3 gadsimtos? It kā tā mierīgi un nekustīgi tiecies pretī saulei, no mazas sēkliņas pārtopot dižā kokā. Kam tie kalni, kam tās vējas, kam tie kalni, kam tās vējas, kam tie kuli ozoliņi, kam tie kuli ozoliņi. Dievam kalni, Dievam lejas, Dievam kalni, Dievam lejas, Dievam kukli ozoliņi, Dievam kukli ozoliņi. Kalnā auga ozoliņas, kalnā auga ozoliņas, kamēnis mužnieciņas, kamēnis mužnieciņas. Aiku plaisi ozoliņi, aiku plaisi ozoliņi, nebes tavu vecumiņu, nebes tavu vecumiņu. Šodien mēs apsekojām Pliķu ciemu un atradām Pliķu ciemā vēl 3 dižkokus. Tā kā, un mēs jau uzmetām tādu mazu plāniņu, kā Pliķu ciemu varētu ielaist turismu apritē. Ja? Šeit pretī kastaņa. Jā, tā arī drīz būs. Drīz būs, es nezinu. Cik pietrūk? 60, 100, nezinu. Drīz būs. Cik centimetri oļītis? Cik vajag? Cik vajag dabūsim? Cik ir? Kaut kāds 3. Kas 3? Apkārt. Metri? Jā. Nu, tad viņš ir. Tad jau ir. Ar 3 metriem ir. Tā izmēris. Zirkastaņai, Kaut kur tā ir. zirkastaņa, lai oficiāli kļūtu par dižkoku, viņai ir jāsasniedz 3 metru Kaut kur apkārtnē. tā apmēram. Un šodien mēs, paskatoties uz mežābeli, kur ir tērpusies Anniņas vīnlainēs, viņa tāda stabila, pamatīga un pārliecinoša izskatās vēl šodien vairāk kā pēc 300 gadiem. Un mežābeli nedomā, kad ir jāapstājās. Viņai lūk ir ziedi, būs augļi, un mēs pēc gada atkal dzersim tēju. Mežābeli mūs gaidīja jau ilgu laiku.
bet tā īsti pirms gada mēs viņus atdzirdējām. Un tad uzaicinājām dabas aizsardzības pārvaldi Aivu Karlsoni. Viņa atbrauca, apsekoja, novēroja. Es jau domāju, ka aizsardzības pārvalde tā ir kā dievs, kad viss tagad notiksies. Viņa saka, nē, es tikai apsekoju. Un tālāk ceļa vedā. Un tad šobrīd Aivas Karlsonas vietā mums ir Andris. Andris, Kuldīgā vairs nav tā centrālā vieta, ja, kur mēs varam sazināties, bet šobrīd tas ir Liepājā. Visiem labi, visiem labi, manā tēva zemītē. Visiem labi, manā tēva zemītē. Manā tēva zemītē. Zaļa labi cilpas mesti, rūbeņā. Dindaru dandaru bežabele, dindaru dandaru bežabele, visi tavi zāriņi ziediņu pilni, visi tavi zāriņi ziediņu pilni. Dindaru dandaru bežabele, dindaru dandaru bežabele, visi tavi zāriņi ziediņu pilni, visi tavi zāriņi ziediņu pilni. Izgāja meklēt, atsamaldījos, izgāja meklēt, atsamaldījos, ai Dieva dēliņi vēda, ai Dieva dēliņi vēda, Pieķiet no galda. Visi tavi zāriņi ziediņu pilni, dindaru dandaru, dindaru dandaru, dindaru dandaru dandaru. Ābelei aizlūzusi sirds, jo cilvēkiem aizsūno sirdis. Ābelei aizlūzusi sirds par zemi, kas atstāta tiek, par bāriņiem, kas raud klusi, un silītēs atstāti, tik sedziņās tiek. Es kaut cirmos nolauzušos zarus atzemdināšu, lai kaut vienu zem tās baltajiem ziediem ieejātu, nosargātu. Tu esi aizraidīta prom no tēva mājas, kā sērpdienīte, kurai bēdu daudz, ar basām kājām virsšos iebridusi. Uz nolūzušās zara atspiedusies neprātīgi ziedi un par mežābeli tevi sauc. Tu kazanāju dzelkšņiem ļauj ap sevi tīties, lai mazliet sasildītos un rūgtos augļos ienāktos un izdzīvot. Liec nolaustajā zarā jaunām saknēm dzīties, no jauna zeme iesakņoties spēj un atkal uzziedēt un nenobīties. Ne augļu rūgtuma, ne ziemas sala, svešinieku nievas. Ir sīvums nepieciešams sīvi turēties ar saknēm dziļi, Dievas zemītē, ar sirdi Dievā.
Nē, nevar būt, ka ābelei nav sirds. Ir.